Es vēlējos pajautāt, un droši vien, ka visiem pēc kārtas kaut kādu komentāru par... Es pats nāku no pilsētvides un sociālajiem projektiem, kurus taisu ikdienā gan hobiju līmenī, gan arī profesionālā līmenī. Un pilsētvidē un visā Eiropā tas pēdējos gadu desmitus, nu jau kaut kāds 25 Eiropā, mums tas ir 7 gadu pēdējais hipsteru, tas bums runāt par radošiem kvartāliem un kaut kādām vietām, kur radošie cilvēki sanāk kopā. Tusējās kopā, dzīvojās kopā, un tad viņu tā tusiņa rezultātā rodas kaut kāds jaunais bizness. Garā ziņā tas ir tas apakšbikšu rūķu biznesa modelis, bet nevienam labi nav skaidrs, kā to izdarīt. Un tad, ko es gribēju jautāt panelistiem, droši vien, kad sākot ar inkubātoru vispirms un tad visiem pārējiem, jo tie ir tie veiksmīgie piemēri, visi radošie cilvēki tusējās kopā, un viņiem ir kaut kāds labums no tā, un vienā mirklī viņiem ir jāsastopās ar to, skaudro biznesa vidi un to biznesa domāšanu un to, cik liela nozīme ir tam tusiņam un cik ātri jūs prāt un nozīme ar to biznesa vidi un sāk domāt arī biznesa kategorijās. Aha. Cik liela nozīme tusiņam? Viss loģiski ir ar to mērķi definējums, kas ir tā tusiņa mērķis. Tā kā tu saki, ka viņi tur brīvējās savā starpā un pēkšņi dzimst ideja, es nezinu nevienu tādu piemēru, kur būtu, varbūt tāds, kas Paldies! kaut kā izveidoju. Tas ir pareizi. Tas ir skatībā. Bet ja viss tas tusiņš ir tāds mērķtiecīgs, tad viss, kas var sanākt. Tas, kas būtu labi, par ko arī daudz tagad runā, ir par to starpdisciplināro sadarbību. Ja tajā tusiņā ieliktu kādu ciparu galvu, kādu mārketinga cilvēku, kādu biznesa orientētu, viņš noteikti tajās tusiņā saskatītu arī biznesu un kā no tā tusiņa sākt pelnīt. Bet kas tad mums Sigula? Mēs tikko ar Rihardu iesniedzām, Rihards Funds pārstāv dizaina studiju Rijādu. Sastais dalībnieks. Neaizbrauc atbrauc. Skatījumā mums patīk pārsteigumi. Jā, mēs varam uztērt taisīt statistiku, un mēs tikko iesniedzām Siguldas pils kompleksam attīstības stratēģiju, un tur būs radošais tusiņš. Mēs varam uzņemt laiku, cik ilgā laikā no tā tusiņa radīsies kaut kādas biznesa idejas. Es liekas, no tādiem tusiņiem tur tiešām nekas nerodās, ja to mēs izprotam, vienkārši tā haotiska sanākšana, radošas personības sanāk un ir kā kaut ko rada. Protams, varbūt kas tāds, droši vien, ka Mierielas kvartāls ir tas, ko mēs varētu tā saukt kā tādu, kas radās no tusiņu, no pāris kafēnīcām, no tur brigādes ļoti lielu lomu spēlē, ka ļāva tajos tukšās telpās cilvēkiem kaut ko uzsākt darīt. Man liekas, ka tusiņiem ir cita nozīme, tā ir reklāma. Jo skaidrs, ka ja mēs runājam par tādiem hipsteriem, kad viņas nodēvēja, kad tie pārsvarā ir sociāli aktīvi cilvēki, kur ir gan Twitterī, gan Facebookā un citos sociālajos tīklos, un tas nozīmē, ka uzzinot par, pastāstot par savu ideju viņiem, visticamāk, ka šī ideja tiks pastāstīta vēl kādam, un tā ir diezgan laba reklāma. Man ir grūti iedomāties tādu radošu projektu, kuru būtu izveidojuši un par kuru mēs labi zinātu cilvēki, kur ir absolūti no sabiedrības izolēti. Nē, noteikti ir. Jo tas ir tas ātrāk, tas ir tas parastas tīklojums, kā tu uzzini par jaunām lietām. Jā, varbūt atrisināt tiem tusiņiem. Andrejs vēl ir pirmais radošais kvartāls. To neviens, domāju, neapstrīdēs. Kurš? Andrejs vēl. Un kā tas viss arī radās, atvēra līdz šim slēgta teritoriju, teica mākslinieki, ejiet, dariet, ko jūs kad gribat, kā mēs par elektrību samaksājat. Bet arī tas tusiņš, viņš arī bija mērķtiecīgs, jo kas notiek arī pasaulē, tā ir izplatīta prakse, kad tāds līdz šim nošķirtas no pilsētas teritorijas, lai mēs integrētu atkal tajā pilsētvidē, tad tur uztais to radošo kvartālu, tie radošie viņu atdzīvina, tur ir kaut kāds pjārs tajā teritorijā, kas tam visu izdzen ārā un uzgliež debesis krāvu. Tas bija arī tas, ko Andrejs vēl gribēja, un tāds arī bija plāns.
Principā šodien jau tur vajadzēja būt debeskrāpiem apartamentiem. Es nezinu, kas ar ostu bija paredzēts, laikam bišķiņu atbīdīt. Nu, neizdevās, tad viņi ļauj tiem radošiem tur cik tur gadus padzīvoties, citi izturēja ilgāk, citi netika ilgi. Sāk nemaksāt par to elektrību, ņemot vairāk, tas tusiņš arī nebija uz kaut kādu mērķi orientēts, organizēts, tā arī tas viss tur lēnām ir tā, kā tur ir. Bet nu arī tāpēc, ka tie radošie Andrejs, lai iedevu to vārdu, tad tagad varbūt jūs aizbrauksiet ar velosipēdiem uzmanīgi līdz Andrejs, lai redzēsiet, ka turpēc attīstās restorānu bizness, ka tie radošie, tas, ko viņi ir izdarījuši netieši, ir palīdzējuši tās Andrejs savas apsaimniekotājiem uztaisīt biznesu no tā. Bet nevis paši radošie to izdarīja, bet kāds, kurš viņus mācēja, izmantot. Radošumu izmantošana. Leonarda ir jautājums. Varbūt mazliet tāds biznesa puses uz to skatoties un, ja teiksim, iedomātos, ka Rīgā būtu viena iela, uz kuras būtu visi Rīgas 100 restorāni, atrastos, tad es esmu diezgan būtu gatavs ar pārliecību teikt, ka 5 gadu laikā tur būtu viens Eiropas, tur, nezinu, labākais restorāns. Un ja teiksim, šo te grupēšanu veidot zem kaut kādas specializācijas, vai tas ir, piemēram, tur visi kinošņiki vienā vietā, teiksim, būtu, un tur viss ir turpat līdzās, viņi var normāli sadalīt, teiksim, tur ir infrastruktūras lietas, ar kurām viņi var dalīties, tad tur ir, teiksim, viss tas resurs, viņš ir kaut kādā vienā punktā sakoncentrēts, bet, ja, teiksim, tas tusiņš ir, kuram pietrūks tādu, Silkona ielē, tur ar visiem tomēr ir tā, ka viņi visi kaut kādā tomēr ir specializācijā, un tās visas idejas rodās kaut kādā specializācijā, un tāpēc, ja nākotnē gribētos, lai, veidotos varbūt, kaut kādi vēl, tiešām kā biznesa idejas, varbūt ir vērts domāt tādā specializācijas virzienā, un no tādas pašas man biznesa pieredzes, agrāk man bija arī tāds prieks strādāt ar tirdzniecības centriem, un jautājums, ja vienā tirdzniecības centrā atrodas 20 kurpju veikali, un otrā tirdzniecības centrā atrodas 10 kurpju veikali, tad kurā tirdzniecības centrā vislabāk iet katram kurpju veikalam individuāli? Kāds ir domas? 20? Tajā, kur 20. Visi zina, ka tas vislabākais kurpju vieta ir visā Rīgā, visi brauc uz turieni, un katram iet labi. Un tad varbūt tur līdzās būs arī 21. kurpju veikals, kurš būs super radošs, tur Zofa atvērsies, ja? Varbūt tur 22. kurpju veikals, kurš būs tur latvieši super vāļinki, tur viskrutākie, viskaistākie. Tā kā tas ir uzreiz rada to arī vēlmi atšķirties, un tāpēc, ja man būtu jārosina, tad varbūt, protams, ir ļoti foršas iniciatīvas, arī tur ir tabaks fabrika, bet varbūt ir jāmeklē kaut kādā, tajā pudurī vai specializācijā, vai, ja būtu viens Rīgā, viena iela, kur būtu visi krēslu ražotāji, visi Latvijas koncentrēti, ja, tad es pieļauju, ka tur, pēc kāda brīža būtu visradošākie, varbūt krēslu visā Baltijā, bet tas tikai, kā es redzu, tikai tāda vienkārši tusēšanās, viņi forša ausu industrijai, bet... Vēlreiz izmantot. Es vēl pieminēju par tusiņu lomu. Mēs tā kā tehnoloģiju uzņēmus saucam sevi par startup dažreiz. Un šajā startupu ekosistēmā un kultūrā tas ir iesaistīts uzņēmums ir milzīga loma tusiņam. Tās ir konferences, tie ir tā kā koprades telpas, tā kā TechHubs mums Rīgā. Un ir svarīgi būt tajā tusiņā, jo uz turien brauc investori, uz turien brauc potenciāli lietotāji, uz turien brauc citi nozares speciālisti, kas tieši uzņēmuma sākuma stadijā ļoti iespaido ar savu viedokli, ar saviem kontaktiem. Un, ja Infogram ideja radās gadu pirms publiskās versijas palaišanas, un šo gadu idejas autors Uldis Leitēts ņēma bezalgas atvaļinājumus, apmaksātos atvaļinājumus, tos visus iztērēja braukājot pa konferencēm. Un tieši tur ieguva pirmo kontaktu sēklas investīcijai, pirmos lietotājus. Tā kā, ja tusiņā sanāk kopā viedokļu līderi un naudas maisi, tad tusiņam ir jēga. Un tieši tas ir startup kultūrā, tad bez tusiņiem vispār nevar šaut. Mēs vēl piebilst par tusiņiem varbūt, kad viens ir, kad, man liekas, tur runāja par tiem tusiņiem, no kuriem rodas tās idejas, lai kaut kas rastos, bet radošajās industrijās tie tusiņi arī, pieminētās mūzikas industrijas konferences, uz kurām tu brauc, es pieļauju, tad līdzīgi kā arī jums IT jomā ir, kad, protams, tur pa dienu ir sarunas un tā tālāk, bet svarīgākais ir tas tusiņš, pēc tam ir svarīgākais zināt, kurā konferencē ir delegātu bārs. Un tā, jo tādēļ, kur ir labākais alus?
kur arī, teiksim, algu Anglijā noteikti arī pasniedz, bet tā pamatdoma ir, ka šajos tusiņos tiek dibināti kontakti. Un es ļoti labi zinu, kurā konferencē, kurā, teiksim, sākusies kaut kāda sadarbība, kas pēc tam ir novedusi līdz kādam rezultātam. Tas nenotiek uzreiz, tas ir no viena tusiņa, no vienas konferences uz otru, varbūt tikai pēc 4., 5. vai pēc 6 gadiem ir tas rezultāts, bet tam ir nozīme, un mēs ar ģiptu esam tādos tusiņos pat kopā bijuši pāris. Protams, ko ne, jā. Es arī gribēju piebilst to, ka man liekas no tā galīgi, jo to ar tādu, tā kā skepsi ierunājies par to. Palīdz vairāk tādu jautājums bija par kādiem kā kvartāliem radošiem. Vairāk sāk diskusēt. Bet vienalga, man liekas, ka tā ir ļoti pozitīva, gan teiksim, mums lokāli, gan starptautiski mūziķim. Manuprāt, ja es tagad sāku mūzikā nodarboties, tad mans sapnis būtu nokļūt Bruklinā. Vai tur, kur šobrīd nāk daudz grupas, vai, piemēram, ja es darbotos ar jūsu ideju, visdrīzāk man arī sapnis būtu. Jā, nokļūt tur, jo tur tas ir tās ambīcijas pasaules, un var, teiksim, Eiropā tā ir, mēs 10 gadiem visas grupas no Anglijas, pusi no grupām nāca no Camdens, vai vismaz viņi tur dzīvoja. Un tādā ziņā arī šie paši kvartāli, tāpat Bruklina, tur, kur mūziķi tusē pirms 5 gadiem, tagad viņi ir vēl vairāk tālāk, un, teiksim, Viljamsburga ir daudz dārgāk, un viņi kļūst, un pēc tam, nezinu, nekustamais īpašums iegūst no tādā ziņā Andrejs Salmonīgs tas pirmais piemērs, ka tie likumi, kādi pasaulē var atrast, viņi darbosies arī šeit, un tas viss ir pozitīvi īstenībā. Ja hipsteri var uztaisīt biznesmeņiem ar laiku biznesu, tas nozīmē, ka ilgtermiņā visi no tā iegūst, tas nozīmē, ka tie likumi darbojās pie mums tie paši, kas ir pasaulē. Un no tā, man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Un tā otra lieta, ko es ieminēju, ko es teicu, visu, ko dara, piemēram, jebkura industrija dara, mēs teiksim, radošā industrija, ir jāmēģina padarīt, lai tas pēc iespējas vairāk cilvēkiem liekas stilīgi un forši. Un tā socializēšanās, jebkura forma, kas ir, tā ir ļoti būtiska lieta, jo jebkuram IT industrijai interesē vairāk iesaistīt cilvēkus. Viņiem mums ir savas intereses un jebkuram ir savas intereses. Un tā ir būtiska lieta, kā vairāk iesaistīt spēles dalībniekus, lai talanti jauni rodas un tā tālāk. Un tas ir visu šo tusonu, manuprāt, pamat uzdevums. Protams, viņi ir kaut kādā veidā jāpazir, ko tu teici, jo tas gan, ka viņi tādi pašmērķīgi, viņi var būt svarīgi, lai viņiem ir kaut kāda forma un mērķis, un tādā ziņā tas, protams, ir loģiski, bet tā ir ārkārtīgi pozitīva lieta.